Salats ir ne tikai viena no Eiropas 160 bioloģiski daudzveidīgākajām upēm oficiāli iekļauts šajā sarakstā, bet viņa arī 4. produktīvākā dabīgo lašu nārstu upe visā Baltijas jūrā. No Kopenhāgenes līdz Pēterburgai laši visvairāk nāk nārstot tieši Salacā. Un ne Ņeva, ne Daugava, ne Visla, ne Nemūna, viņi nestāv līdzās Salacei. Ir pārliecināts Ziemeļu Vidzemes biosfēras rezervāta direktora vietnieks Andris Urtāns. Ups, es piedzimis, uzaudzis no bērna kājas, es atceros, kādas berzes un cik bija. Upi bija vienās berzēs. Teiksim, visas svētaps, jaunaps, te ir šitā, kur neēģim nārstot. Ja? Vienās berzēs bija tagad berzīte, pai gabaliņu tālāk, otra berzīte. Nu, nav tas. Ir izskaldīts tomēr. Es tā uzskatu, mans uzskats. Atzīst Salacas nēģu zvejnieks Valdis Celmiņš. Un tādēļ vasarās dabas draugi ņem rokās kapļus un dakšas, attīra Salacu no ūdensaugiem un veido lašu un nēģu nārsta vietas. Vai tas ko dod? Dod, bet par maz ir jātīra intensīvi. Tas pats nēģis, nu viņš te varētu nārstot. Iztīrījām, te rudenī bija lasis virsū, pavasarī bija nēģis virsū. Uzreiz viss notiekās. Ja? Upi nevar to izdarīt. Nu, nav tās ziemas vairāk, nav tie ledi, kas uzārda to gruntu. Nu, un mēs cīnāmies un darām, bet to vajag ielikt, teiksim, valstisku mērogu programmā un sistemātiski to darīt. Un savādāk upi var iedot kapitāla produkciju, bet ir tikai jāsakārto viņu pareizi. Viss. Laika apstākļi. Tikai no tā, var teikt, ir atkarīgs, būs vai nebūs nēģi. Tā atzīst Salacas pirmā nēģu tača zvejnieks Aleksandrs Rozenšteins. No nēģu zvejas sezonas sākuma 1. augusta līdz šim nozvejot apmēram 100 kg nēģu, pretstatā tonnai šajā laika periodā pagājušajā gadā. 1. augustā nebija vispār neviena. Līdz pus augusta mēs nemaz nezvejojām, nebija ko darīt. Kāda jēga, ja pa visiem murdiem nakts laikā noķerti tikai kādi 4-5 apaļmutnieki? Šogad ir pie vainas tā karstā vasara, kas bija tie karstais laiks, bija vairāk kā 2 mēnešus. Ja. Šeit pa mūsu galvu vispār pēdējais lietas bija Jāņos. Ja. Nu, un tad ieskaitot to nedēļu apakaļ, kas bija. Tas bija pirmais lietas, ja, pēc tiem Jāņiem, tāds ritīgāks. Ja. Bet ar to vien jau nepietiek, jo būrtnieks esot atkāpies, cik man zināms, kādas 100 metrs no krastiem atkāpies. Ja. Un būrtnieks jau ir tas, kas uztur to ūdens, to līmeni un visu to tecešanu tajā Salacā. Nu, protams, arī vēl tās mazās upītes, visi grāvīši, ja, kas pa starp. Nu, ja ir slapšs rudens, ja, tad te ūdens pietiek un pārvēl paliek. Ja. Citreiz ir pa daudz. Tā jau ir. Nekad nav īsti tā, kā vajadzētu būt reti, kad tas sanāk. Šogad augusta sākumā turklāt vēl pūtuši tā saucamie bada, jeb austrumu vēji. Pagājušajā gadā varēja pateikt, jo sakot, te lielais traumē, ja, neskatoties, ka man te salauz to tatu sākumā, jā, to lielo ūdeni un visiem tām dūņām, kas te gāzās lejā, jā. Bet, nu, pēc tam, kad mēs ielikām to tatu apakaļ uztaisījām, jā, nu, tad tā zveja arī aizgāja, jo bija tās trauma, lietas pārstāja, jā, tas liekais ūdens noskrējās, lietas nelīja, lietas bija normas robežās, jā. Un tad bija it kā, nu, tāds viss labvēlīgs, dabija labvēlīgi nostājusies, teiksim, manā pusē, jā. Ka es varēju ar šo te pirmo tacu arī nozvejot. Kāda būs nēģu nozveja šo sezonu, tas esot zvaigznēs rakstīts. Te kaut ko plānot, cik nozvejos, cik nopelnīs, tas ir, kā saka, nēģi skaita rudenī. Kādreiz uz Salacas esot bijuši 16, nu tikai 3 nēģu tači. Nēģus tā nezvejo nekur citur Eiropā, iespējams pat visā pasaulē. Citur tos zvejo liekot murdus tieši upē. Pirmais nēģi tad zvejo nēģis augustā, septembrī, ja viņi nāk, ja, kā šogad viņi nenāk, tad es nezinu, kā būs. Viņi nāks vēlāk, un ja tas ūdens līmenis būs tāds, kāds nebūs labs man, ja viņš būs pa lielu, straumi pa stipri, ja, tad, jo šeit pat, kā jūs redzat, tie mūrti, kas te tagad ir nolikti, ja, un tad, kā nāk lejā ar to lielo ūdeni dūņus, ja, tad šo te mazo murdu, ja, burtiski pusstundas laikā viņi saliek tā kā tad maisu. Tā kā brezents viņš aiziet ciet. Un ūdens caurplūdu nav nekāda. Šie te lielie murdi, tie ir sadzīti, ja tie enkuri ar to straumu, viņš sadzēn čupā. Šis te pirmais riņķis ir reizēm aiz tāds aizdzīts, ja. Viņš nezvejo, viņš darbojās tāds pats kā kaut kāds linuma tāds šībers tikai, ja. Un šitā te viss tā te upes daļa, kur es drīkst zvejot, ja. Tā jau darbojās kā tāds aizsprosts, kā dambis. Un visas traumi, kas nāk no augšas, viņi jau aizgriežās pa to brīvo taču daļu, jā, brīvo upes daļu. Un nēģis, kā zināms, iet uz straumu.
Un ja ir tas pūtiens jau un tā atplūde, ja, kas viss ir labvēlīgs. Nēģis nāk, bet tikai es viņu vairs nevaru noķert tai straumē. Pirmā taču saimnieks pastāstīja, ka iepriekšējā nēģu sezona ir bijusi ļoti, ļoti veiksmīga, kad beidzot ir sajusti darba augļi. Un tas neraugoties uz to, ka pērn nācās pat 2 reizes taisīt taci. Lielo Lietuvu dēļ strauji celās ūdens līmenis upē, un daļa taču augustā tika burtiski sadragāta. Lai uzstādītu šādu taci, nepieciešams apmēram mēnesis darba, nereiķinot laiku materiālu sagatavošanai. Ziemā gājām kārtas, zāģējām egļu kārtas mežā, ja, un tad, kamēr viņas dabū mājās, ja, kā zināms, pa plec neatnesīs, ja, ir vajadzīgs transports. Pavasarī tad ir atkal jānomizo, ja, tas kārtas. Mizi ir jānovelk ar slīmestiem, ja. Ja kāds jau kādam droši ir zināms tas vārds slīmests, daudziem droši, kad jau ir aizmirsies, jo tādu instrumentu veikalā nopirkt nevar. Tādas vēl kaut kur varētu atrast kādās vecās mājās aiz kādām spārēm, aizlikt, ir tāds 2 rokturiem, tad braukam, sako brauk, un tad viņi uzasina, atjauno, un tos ir jāsargā tā kā. Ar masu saziņas līdzekļu starpniecību turisma informācijas centrā stāstīto, bet šķiet ar vislabāko reklāmas veidu no mutes mutē, Aleksandru Rozenšteinu un viņa arodu iepazīst aizvien jauni un jauni, un ne tikai no Latvijas. Ģimene atbrauc vakarā, tad viņi nāk mums līdz, ka mēs mūrdiņus ieliekam. Apskatās, ja, tad ejam malā, izcepam nēģis, ēdam karstus nēģis, parunājam pa zveju un pa dzīvi, ja, un paskatāmies to filmu, ja, lai viņam rodās arī kāds iespējas. Jo šī laikā atbraucot, te ir romantika, ja, saulīt spīd, laiks ir lēns, ja, silts. Jā. Bet tad tur ir tajā filmā, tur ir arī ko redzēt, kas ir, kā ir arī reizēm, kā gadās, ja, ka ūdens iet pār pa taci, ja, un ka viss iet pa gaisu. Nēģu zveja, to garša. Vieniem tā ir pieņemama, citiem atkal nē. Cilvēki ir ļoti dažādi, atzīst Aleksandrs. Daži jau saķer galvas un saka, ka mēs esam traki, ja? Kas to darbu šitādi varot darīt, ka viņi nekad to nedarīs. Ja? Es saku, es nekad pie datora nesēdētu, ja varbūt katrs darbs ir darāms. Man ir cilvēki, ja, kas ir jau atgriezušies, kas ir bijuši jau pagājušajā gadā. Viņi atbrauc, saka, es jau pagājušajā gadā arī biju, ja, un es te rekur vēl te atbrauca kaimiņi, ja, un viņš arī gribēja redzēt. Kaut nēģu birums pagaidām nav tas labākais. Zinot, ka braucam ciemā un kā vismaz vienam no mums nēģi ļoti, ļoti smeķē. Aleksandrs jau pirms mūsu ierašanās bija iekurinājis krāsni un pēc intervijas ķērās klāt pie nēģu cepšanas. Teiksim, ārā uz grilla, ja, kas ir tas barbecue vai kā viņi sauc, ja, to, kur šašlik cep. Uz to ir arī mēģinājuši cept, ja, un var izcept nēģi, bet viņš neiznāk varbūt tik labs kā šādā te krāsnī. Ja. Jo tur viņi cep tikai no vienas puses, ja, no apakšas tikai viņi silda tam ogliem. Otra puse tikmēr ir vēsumā. Šeit ir pat cik tā ir tā krāsnes mute, ja, ir jāizkurina, varbūt nevajadzētu tik daudz to malku likt, ja, priekš šī tik te mazas nēģiem, ja, bet viņai bišķiņi ir jāuzsilst tam ķieģelim. Un tad, kad viņi ir izkurējusies tā krāsne, tad viņi jau karsē un silda arī to otru pusi, jo tajā pašā brīdī viņi jau nedaudz cep arī to augšu. Ja, bet viņi jāgriež riņķi vienalga to nēģi. Redz, ir gatavi. Kas var būt labāks par šo?